Ja mēs vadamies pēc stereotipiem, ka katra sieviete ir floriste un katrs vīrietis sajēdz kaut ko no autobūvas, tad par šo automobīlu mums gandrīz jums nav ko stāstīt, jo nosaukumu Golf GTI uz savām matemātikas burtnīcām droši vien kaut kad ir rakstījis vai ik viens. Vīrieši kāds pārstāvs, jūs priekšā ir automobīls, kuram ir 6 paaudzes, 33 gadu vecums, konkrētajam ne, bet Golf ražo no 1974. gada. Golfs ir pasaulē 3. visvairāk pārdotais auto ar tirāžu vairāk nekā 25 miljonu līdz 2007. gadam. Konkrēti modifikācija GTI ir visvairāk pārdotais hot hatchbacks, ja tā saucamais karstais hatchbacks autobraukšanai domātais ar tirāžu vairāk kā 1,7 miljoni līdz 5. paaudzei. Jūs priekšā ir 6. paaudzes Golf GTI, kuru radījis ir jau leģendārais jaunlaiku autodizainers Valters de Silva, kas ir galvenais Volkswagen dizainers. Auto radīts ir izmantojot galvenokārt 1. un 4. paaudzes modeļu dizaina elementus. Saucamais 1. paaudzes Golf, jeb tās Rabbit Anglijā, tas ir atvainojies Amerikā un Kanādā. Viņam bija līdzīgi resti, kur tagad ir Valters de Silva godinot šo pirmo paudzi ir izveidojis šeit šo šauro restīti. Lukturi ir tāda asu šķautne, un tas ovāls ir lielāks nekā Volkswagen Sirocco kupējai, bet tās līnijas, priekšdaļas līnijas stipri vien piekritīsiet atgādina Volkswagen Sirocco. 6. paaudzes Golfam 3 automobīļi no 4 tiek pieprasīti, no katriem 4 nopirktiem tiek pieprasīti ar 5 durvju hatchback virsbūvi, nevis 3 durvju, kā, teiksim, kādu mēs zinām agrāko paudžu klasisko Golf GTI. Ja? Un šeit kā kolēģis mējās, šie interesantie klasiskā telefona ripu atgādinošie lietie diski 18 colu riteņiem. Tas ir oriģināls GTI atšķirošs aprīkojums. Šī, kur jūs redzat 4. modeli, tātad šī milzīgā C statne, piekritīsiet, viņi tiešām atgādina 4. paaudzes Golfu mums. Bagažnieks ar parasto ierasto tilpumu no 350 līdz 1300 litriem. Ja? Šie 2 rezonatori, starp citu, Volkswagens ir aizņēmies ideju no Ford, jo pirmajam īpašais skaņas rezonators izpūtējā tika Focus ST modelī tika radīts. Tas nozīmē to, ka ikdienas braucienā jūs varat braukt ar šo Golf GTI kā parastu auto. Ļoti kluss salons, ir izcili kluss salons, bet uzdodot vairāk gāzes, jūs izjūtat šo sportiskumu, ko sniedz šis rezonators. Un jums automobīlim parādās tā kā otra daba. Par sēdēšanu. Daudziem ir agrāk bijušas pretenzijas par Golf sēdvietām. Gribas apgalvot, ka šis automobīls aizmugurē sēdvietām, šis automobīls ir ērtāks nekā iepriekšējie noteikti. Es šeit neko neesmu pārbīdījis, es sēžu aiz sevis. Man ir ļoti patīkami un ērti. Es nezinu, vai ilgstošā ceļā es varētu, izturēt vēl 2 tādas pašas kā es, bet vienu 4-vietīgā izpildījumā pilnīgi mierīgi. Es esmu gatavs ceļot labāk nekā ar vienu otru premium klases auto. Lai uztaisītu sauksim šo auto trenažieri no parastā Golfa, ja? Volkswagen inženieri ir izmantojuši tikai vienu motoru, 2-litrīgu TSI, tas ir jaunās paaudzes, tātad tas turbo motors, kuram ir 210 zirgspēki, un ir tikai 2 tātad modifikācijas, vai
6 pakāpju manuālā kārba vai 6 pakāpju DSG divsajūga kārba, kas ir slavenā Volkswagen revolūcija. Interjers, kā jūs redzat, arī šeit ir šis Volkswagen patīkami atšķirošais. Nu, kam patīkam, kam nē. Man liekas, šī oriģinalitāte, viņi ir tā kā Barberī lietusarga vai bezrocīti, teiksim, es būtu ieraudzījis Hitraus lidostas veikalā, tā apmēram bija pieejot pie Volkswagen, es redzu šo rūtaino, man liekas tāds interesants, kaut kas vismaz atšķirīgs. Citiem ir, jā, ok, jūs arī šeit varat pasūtīt tādu papildus samaksu. Jāatzīmē gods godam, bet es neesmu no tievākiem cilvēkiem, man šeit viņš ideāli, es nezinu, sauciet vai kā karote, cukuru vai lāpsta, smilšu čupu, vienalga, bet man ietver ķermeni, viņš ideāli un notur. Un ar to vien ir tā kvalitāte ir unikāla. Man patīk šis auto tieši ar to, kad daudzi cenšas atdarināt. Jā, agrāk Volkswagen lūza, ir arī visādas pretenzijas dzirdētas dažādi no cilvēkiem arī tagad, bet tehniski šis auto ir joprojām remontam labvēlīgāks par konkurentiem, atvainojot, protams, ja kāds par to apvainojas, bet es gribētu teikt līdzīgi kā Audi. Principiāli remonta tehnoloģija šai mašīnai nemainās pat atšķirībā no tās sarežģītības pakāpes. Jūs redzat, GTI, es varu strīdēties, un lai man kāds pastāst, kāpēc visās vietās vajag sašūt, piemēram, stūri ar sarkanu diegu vai šo ātrumu pārslēgu ploķi, tas man ir diskutabli, ja, un labi, sēdekļiem te ir rūtains, te sarkanais diegs var būt, bet pārējā, es nezinu, bet to, ka šis ir kvalitātes etalons daudziem, joprojām, gan galvenajā panelī, gan, arī tas, ka šeit ir melni griezti, labi, tas ir sporta modelis, vai, varbūt tāpēc, bet tieši funkcionalitātes dēļ, pat šī nošķeltā stūre, labi, šai gadījumā tā ir nodeva sportiskumam, bet jūs redzat, te ir īsts alumīnijas ventilācijas kanāli, drusku atgādina Nokia mobilos telefonus, vai ne? Jaunāko paauģu tos, ko mēs tagad lietojam, kuriem ir kromas vietā un nevietā. Bet, kvalitāte tiešām nebeidz pārsteigt, pat plastmasas kvalitāte, kas ir tā, tehniska aprīkojuma, tātad es jau minēju DSG, ieslēdzot režīmā sports, jūs varat ar tiem saucamiem shift paddles, jeb pārslēgšanās airiem, ja no angļu valodas, tiem slēdzīšiem pie stūras, plus mīnus sportojot, varat to dabūt. Kā jau jūs sapratāt no iepriekš teiktā, šis automobils jaudas ziņā iespējams zaudē pilnīgi visiem konkurentiem, kas ir tie saucamie hot hatch. Tur ir gan Mazda 3 MPS, gan Opel Astra, OPC, viņi ir jaudīgāki, bet šeit jūs dabūnat to unikālo feelingu, kas ir tikai Volkswagen GTI. Jā, jums ir iespēja nospiest tātad divus amortizātoru cietības regulējums, vai komfort, vai sport. Redzat, mainās amortizātoru cietību un piekaras energo spēku paņemšana, tāda absorpcija, teiksim, energoabsorpcija, sauksim tā. Ļoti tāds vienkārši un joprojām saprotams ir mērinstrumenta bloks. Izklaides sistēma ir zagļiem absolūti neinteresanti, bet šausmīgi liela, es pat nezinu. Jūs te varat ar šiem multistūristiem labās puses taustiņu, arī nosaucams multitaustiņu.
jūs varat regulēt tātad šai gadījumā jūs regulējat stacijas, un šeit jūs varat menu. Te ir skaļums, telefonu, nospiežot telefonu taustiņu ir tātad brīvroku režīms, Bluetooth. Vidū ir tātad nodeva laikmetam. Te ir, jūs varat piespraust, kā te rakstīts, media in, ja? Taustiņu flashu varat ielikt vai sakonektēt savu datoru. Šeit savukārt MP3 ieeja ir. Ja? Tas ir tāds, ko es minēju, tas parkasists taustiņš, ja, kur un parking sensoru ieslēgt, izslēgt. Vajadzības gadījumā, ja gribat īpaši sportot, varat ESP off taustiņu arī nospiežot, jūs varat ESP stabilizācijas sistēmu izslēgt. Runājot ar iepriekšējo paudžu GTI īpašniekiem, 5. paudzes, es esmu sapratis to, ka izņemot tos dažus unikālos eksemplārus, kas ir īpašie sporta limitētās sērijas, limited edition, šis auto ir nedaudz sportiskāks par 5%, un varbūt par 5% ar lielāks. Bet ko es vēl gribu pateikt, ja jūs gaidat dīzeli, tad GTD 170 zirgspēku dīzels Latvijā finansiālu apstākļu dēļ piegādāts pagaidām netiks, un jums būs jāiztiek ar benzīnu motoru, kur es jums tūdaļ parādīšu. Ziniet, es vienmēr atverot motoru pārsegu arī atceros labu vārdu Audi un Volkswagen. Kāpēc nevar uzlikt citos, cik maksā šāds amortizators ielikt motoru pārsegu? Kāpēc tāds ir Audi automobīļos un Volkswagen automobīļos, bet nav citos? Šeit jau jūs redzat TSI, tātad turbomotori jaunākās paudzes, tā jaunākās paudzes nosacīti ir ar nosaukumu, ka arī 5. paudze bija 200 zirgspēku tāds pats motors, tagad ir 210 un viņam ir pilnīgi nomainīts kods un ir šis saucās jaunās paudzes turbomotors. Tas ir vienīgais aprīkojums tehniskā ziņā, kā jau teicu, un 2-litrīgs motors ar pātrinājumu iespējām ar 7 sekundēm, 6,9 no 0 līdz 100. Viņš sniedz šim automobīlim gandrīz pusotra tonu smagajam 1400 precīzāk. Es uzskatu, ja jūs izvēlaties šo auto, jūs iegādājaties automobīli, kurš starta cena, kuram ir 25 133 eiro, jeb kaut kādi 17-18 platos, laikam tas ir. Un šī modifikācija jau maksā kaut kādi nepilni 20 000.